nūjas atņēma, neko nevar izdarīt. Baigi kaifīgi gar jūru aiziet uz vienu galu, atpakaļ, caur priežu mežu tāds dubults kaifs, jūra kaifs un meža priežu arī kaifs. Vāveres vēl skraida pa mežu, arī kaut kāds kaifs. Viss ir skaisti. Apstājos. Visi mana mašīnu sāk fučēt, nevar atkal parunāt. Kindze tāda. Šitā vietiņa, kas nezinu, kādreiz tāda iemīļota, kādreiz bija pie Gabriela, vai ne, tur mēs kaut kā tur aizbraucām, kādu šašliciņu gaļiņu apēda, tagad tās kaut kā sieviņa kaut kas savu dzimšanas dienu, te Kindzā izdomāja tādu gruziņu, ir tā interesanti, un es tev teikšu, pa cenām, nav šausmīgs nekas, protams, ja tu tur ņemsi kaut kādas vaigās karbonātas, vēl kaut kādus tad jā, bet kādus hinkaļus apēst, vēl kaut ko tīri forši. Un arī jūra te tāda baigi labā, lai varētu pastaigāt vai nekā uz vienu galu gar jūru, otru caur mežu. Kaut kā tāds piesaistīts vai ne šitais Kindzes. Galvenais vienreiz es te atbraucu un skatos tādi opīši ņemās ar nūjām. Opīši un omītes vai ne, tošnes tur bija jaunākais. Un es arī pieslēdzos, viņiem te kaut kāda akcija ir, vai ne, kad, kaut kā pilsētas doma apmaksā to treneri, vai ne, un klausies, tā izvingrināja ar nūjām, vai no sākuma tāda bija kaut kādi 20 vingrojumi, vai ne, pēc tam gar jūru. Es tev godat vārds teikšu, es biju pēdējais, kā visi opīši, omītes, kā aizčasiet, es pēdējais. Un tad es kaut kā svētdienās, es tur vēl pāris svētdienas atbraucu, tāds tīri interesants pasākums. Un te vēl pat nūjas dalīja, kuram nebija, vai ne? Iedomājies, es tieši šodien domāju, braukšu un paņemšu, mans tas mazais salutiņš kaut kāds 1905. Gada, vai ne? Nav, kur es viņu izliku mājās Somā, laidu līdzi paņemt kaut kā tā. Šito man vācietis uzdāvināja. Bet šitais jau ir šmigu, redzi, viņš skaitās non-alkoholu, bet 0,5% ir. Bet šodien jau es esmu pelnījis bišķiņ iešaut tā īsam vaļā. Tā kā šodien, kad nostaigājos, tieši prasās kaut, tieši tagad gribās autiņu, tā nav, kad, gribētos tēju. Nē, tieši, tāds bišķiņ karsts un autiņš tāds vēs. Tagad jau pa nakti, man liekas, 3 grādi bija vai 2. Vācietim vienkārši es biju sārumā, patās vai ne, viņam telefonam zona nebija, un viņš man uzprasīja pazvanīt, vai ne. Un tad es viņam iedevu pazvanīt, un viņš atneza man autiņu, iedomājies par šī tādu te, un tad viņš man saka, ka, lai es nesapņoju, ka tas nav alkoholiskais, es saku, nē, šitais ir tieši pa kaifu. Viņš viņa atlaidīšu muguriņu savādāk. Šitā ir tā, iekārtošos. Iekāp pie stūres un brauc, atpakaļ neskaties, kur darbi sauc. Ap sirdi tā grūti, jo viens tu trauc, bet kalnos un tuneļos jau riepas kauts. Stop, te stāvvieta mana, jo mašīnā ir gulta laba. Ar saules pirmajiem stariem un kafijas gariem, tu jaunāks paliec pa daudziem gadiem. Rainis Gaņģis, uz jūsu veselību. Jau. Vai es esmu tā izkaltis vai kā, bet liekas ļoti garšīgs. Cetiņiem skārdenēs, man nepatīk dzert alu no bunģas. No pudeles jā, pa kaifu tur, bet no bunģas tas liekas kaut kā tā maza atraudziņa. Kāda man tēma varētu būt? Saproti, tēma nav man tādas baigās tēmas. Es vēl nevaru ieciklēties basjasī, saproti, iegrimt iekšā. Nāks garie ziemas vakari, vai ne, un tāda bišķiņ kā nostalģija, tad tur viss, kas nāk ārā, vai ne. Pagaidām man tikai tēma ir tāda nauda un alkoholisms varētu būt. Saproti, jo es vienkārši
vienkārši pats pēc sevīm zinu, kad man ir nauda, negribās tā strādāt vai ne, kad tev piespiež, tad tu strādā. Vienkārši man tas sanāca, kad pastāstīšu, jā, pa savu mākslinieku, apmēram viņa dzīves rituāli, es gandrīz visu dzīvi ar viņu esmu kopā, vai ne? Ļoti apdāvināts vīrs, smadzenes miljons, viņš zoli spēlē, viņš jau visus gājienus, visu ir izskaitojis galvā, cik naudas, cik tam ir, cik tam visam, saproti, viņam fiška rubī, šahā es viņam nevaru ielikt, protams, ja viņš ir ar skaidru galvu, vai ne, palīties varu viņam šahu vinnēt, vai ne, un viņš jau zina visus gājienus, un saproti, ļoti pat talantīgs cilvēks, vienkārši saproti, bet viņš uzskata, ka tomēr nekas dzīvē nav skaistāks kā alkohols, vai ne? Alkohols, meitenes, jā, tas viss viņam patīk, jo, mākslinieka daba, vai ne? Bija mums tāds periods sen atpakaļ, vai ne? Viņš pat bija, īstenībā viņš bija uztaisījis savu firmu, vai ne? Atvēris vaļā, viņš, kad bija šitie pārējais laiki, visi, kad džinsi bija deficīts, viņš šitā te viņš bija, es saku, viņam talants ir nenormālais, vai ne, uz daudz ko, vai ne, un tam līdzīgi. Bet, protams, arī viņam uzreiz, kā viņš atvēra to šūšanas savu darbnīciņu, un to viss viņam tur smuki aizgāja. Bet, protams, kad nevar dzert un strādāt, tas ir jāizvēlās, vai ne, un tā, kaut kā es jau nezinu, cik mēs gadi kopā dzīvojam. Protams, viņš kaut kur citur pastrādā, atnāk pie manīm, kaut ko tam līdzīgi, vai ne, kaut kā tam līdzīgi. Laimi visur meklē, vai ne. Un vienkārši saproti, kāpēc vienkārši, patās vajadzēja, vai ne, viņam tā kā, viņš saka, iedos kaut kādu kapeiku. Es saku, jā, iedošu. Un saproti, vajadzēja vācāriņu, tur, man bija paltos, es domāju, vainīgs, lai tev tiek, šeit tev. Pasaka, nākošā dienā, protams, ka viņa nav. Saproti, un kā tu vari cilvēkam, saproti, izdarīt, gribētos vairāk samaksāt? Nevar, nevar pēc likuma, un tāpēc es arī tur dzīvokļus kaut kā tam līdzīgi, kā jau mēs visi, vai ne? Cits saka, padzīt ir pats vienkāršākais, vai ne, saprotiet, prom, un kaut ko meklēt visu laiku un tam līdzīgi, bet savu to komandu kaut kā turēt rokās. Un zini, kā es pat biju, es izstāstīšu tādu variantu, bija tāds vienkārši, mēs vienu brīdi, toreiz man nebija vēl ne mājas, nekas, man bija, es pa placi ņēmos, vai ne, un toreiz bija, karoči, es saku, davai sadaram, uz mēnesi, kad tu nedzersi. Mēnesi vispār neko neiedzers. Davai deram, es mierīgi, vai ne? Es neatceros, cik mēs uz 100 latiem vai uz 200 sadarējām. Karoči, mēnesi izturēja, vinnēja, lūdzu, un naļu kā iedeva. Saprot, viņam iepatikās, uzreiz tāds, toreiz jau 100 lati arī tas bija nauda, vai ne? Tā nebija, kas tagad 100 eiro pujēja, bija veikalā un nav viņu. Toreiz tad mēs sadarījām uz 200, uz 2 mēnešiem, vai ne? Tur pagāja laiks, saproti? Un mēs, karoči, es varēju piesieties vismaz reizes 4. Es redzēju, kad ir kaut kas, saproti, noteikti ar alkometru būtu virs 5 uzrādīts, vai ne? Un tur, bet saproti, ja es būtu pateicis, ka es esmu ievērojis, tad man tas nebūtu izdevīgi, pat, jo tāpēc, ka viņš aizietu tad kodienā un vēl tur un tam līdzīgi, es tā, zini, pievēru acis, vai ne? Un, karoči, bija jau līdz tādam brīdim, mēs ar visām derībām, ar visiem darbiem, ar visām nedzeršanām, kad viņš jau bija nopelnījis sev Ford sieru, un saproti, un viņš jau pie mašīnas, pie visa, jau domāja pa tiesībām, pa visu, tiesības. Viņam bija visas kategorijas, viņam bija, BC bija smagais, vieglais, vai ne? Un, protams, ka nokota tur, nav variantu, jo nav variantu nenokost, vai ne? Bet tādā brīdī tāpat Ford siera toreiz arī nevajadzēja tā tiesības, viņš jau tur braukāja, visu, tāda baigi foršā skaidrā dzīve, es domāju, varbūt. Tā beidz, es neatceros, kā tur viss beidzās, to Ford sieru
beigās tur viņai, vai viņš kaut ko nošķīla, mēs viņu detaļās atdevām, vai kaut kā viņai izbeidzās. Nu, viss nogāja atpakaļ svīt, nu, savās sliedēs, tā kā vajadzētu būt, saproti, nu. Tāpatās arī es toreiz prasīju Kauguros cilvēkam. Es saku, vai tu mēģināji? Jā, viņš 3 nedēļas ir mēģinājis nedzert. Nu, tas arī, saproti, vai 3 mēnešus, cik viņš toreiz teica. Es nezinu, saproti, nu, kā izbaudīt. Es pat vienkārši, un man tā ir vēl viens čoms, tam arī naudiņa iekrita arī. Līdz ar to uz darbu uzpļaut, priekš kam vajag strādāt, saproti. Tā kā sanāk tā, ka tā nauda tomēr bojā cilvēku, saproti, un tāpat es arī pēc sevīm domāju, ja man būtu tā visu laiku piķis, tik cik vajag, saproti, nu, es neredzētu stimulu, kas strādāt, vai ne, jo tev viss ir, vai ne, kvasītu, kāpēc jāapstājās, vai ne, viss, tā vai jahtas, meitenes, tas, iešņauts tikai un mauc. Un saproti, man liekas, ka gandrīz tā kā Dievs tev tieši nedod to naudu un iespēju, lai tu nokostos, lai tu aizietu tādī saulē, vai ne? Tāpēc arī mūs visus tas ierobežo. Nu, kaut kā tāds tas stāsts mans varētu būt. Es nezinu, saproti, ir daudz dažādi cilvēki, citiem ir nauda pilna pakaļ. Viņš tāpat strādā, viņam tas ir azarts. Saproti, mēs esam 1000 cilvēku un katrs ir savādāks. Es tagad vienkārši pēc saviem apkārtējiem vai ne tā domāju. Brālīts man arī, saproti, nu jā, viņš arī saka, kaut ko servīzā nepadara, kaut ko ilgāku laiku uzreiz jūtās vai ne jau. Tomēr arī nav tā, kad nu, naudiņa ir, bet es tāpat strādāšu, vai ne? Tāpatās, saproti, tā naudiņa tagad ir tāda lieta, ka viņa vienkārši, es vienkārši tāpatās kā skatos, kā vienkārši nemāku vairs tā nopelnīt, laikam, kā jaunībā, vai tagad ir pavisam cita schēma, jo toreiz, bet jaunie arī tagad skaties, nu tāpat viņi nesājās visu, vienkārši nav iekšās vairāk tā, saproti, darboties, it kā tev pietiek, un tu jau tā met mieru, vai ne? Tur jaunībā kruķies to, tur vēl to, pa nakti vēl var to izdarīt, zini, varētu strādāt 24 stundas diennaktī. Es nezinu, es ieiešu komentāros, ko sieviņa kaut kur nofočējusi zīmīti. Vai tevi uztrauc, ka kāds dzer pa daudz? Jūrmalā atsākusi darbu Al-Anon grupa, pašpalīdzības grupa alkoholiķu tuviniekiem. Tiekamies dubultos, Baznīcas ielā 13, pirmdienās 19:30. Rītā var braukt. Telefons 26 293 630. Ja nu gadījumā kādam ir tāda vēlēšanās, droši, dubultos Baznīcas ielā 13 notiek tās ir sapulces vai kaut kas tam līdzīgs. Es visu laiku gribu aizbrīt uz vienu sapulci un pēc tam ar jums aprunāties. Es sen neesmu bijis, bet man arī viens tāds cilvēciņš, ar kuru es gribu aiziet, jo viņam it kā viņš ne uz ko negrib, bet uz tādu sapulci viņš saka, es labprāt aizietu, vai ne? Un tad es kompānijas pēc ar aizietu tur tēju padzert, jo forši cilvēciņi tajās sapulcēs arī, un visi tādi savējie, saproti, kuriem nebaidieties no tā. Saproti, nav jau tā arī, ka tu uz to sapulci aizēji, un tev jau jāatmeti dzert. Aizēji vienreiz, aizēji otrais. Tas tev neko nemaksā. Tev tur vajag arī iemest kaut kādu eiriku, un neviens tev arī neapbižos pa galvu nedos, ja tev galīgi naudas nav, vai ne, pasēdēt tēju iedzert. Jo tāpat tēju un īres maksu visu no ziedojumiem, vai ne, tur maksā. Viens no draugiem raksta, palīdz tavi murgi. Ne tikai 1%, ja jau palīdz man, tad var skaitīt, ka tie jau ir 50 proči, kam palīdz.
Nē, nu kaut kas jau, es domāju, tāpatās. Saproti, ja tu tāpatās dzer un skaties kaut ko tādu, tu jau esi aizdomājies par to, vai ne? Un tomēr, saproti, to tu paskaties. Es nezinu, saproti, kā citi saka, iesim tālāk pa komentāriem. Tā, kur te man teica, ka krāsas piedod šmigai vai nesavējās. Kas māk iekrāsot, tas var, bet 2 nedēļas gultas režīms, nu kādas vairs tur krāsas, tur ir tāda dirsa, tad tagad tās, tā kā es savus kodienus taisu, aizbraucu viens ceļojumā, nu tās ir krāsas, saproti, sajūta tā paša, tev neviens smadzenes nečakarē, vai ne, tu esi viens pats ar sevīm, bet tu vēl esi kā tādā filmā, vai ne, tu esi kā galvenā lomā, tu brauc, tu visu apskaties, es gribu to, saproti, un tu tās 2 nedēļas, tāpat kā tu mājās dzer, klasī, atvedu man pūkšķiņu, es tagad šo to kanālu skatīšos, aizmiedz, vai ne, tur tu esi dzīvojāt. Iebrauc kaut kādā pirtiņā, vai ne, iebrauc uztais to pašu pājas, saproti, pats priekš sevīm, nu tas ir kodiens, tik foršs kodiens, es pat nemāku izstāstīt, tas ir rekurmants Jurīts, tas, kas arī 3 mēneši tagad jau savu mašīnīti ir uztaisījis tādu kā bombonku, vai ne, un arī viņš saka, es pievienošos klubam. Nu, viņš ir savādāks cilvēks, es šaubos, ka viņš viens šitā aizbraukt un kaut kur dzīvot, un noteikti, ka nē, tas arī jābūt bišķiņi. Bet visu dzīve rada, saproti, no sākuma jau nevajag tev uzreiz braukt kaut kur uz Vāciju, aizbrauc tā kā es arī, es no sākuma uz Poliju aizbraucu pie Polijas draugiem, apskatīties ciemos, saproti, man tas aizķēra tik forši, saproti, ka tu neko, tu it kā arī, tu liekas, ka varēs aizbraukt. Vienreiz es laikam biju savostījies, gandrīz uz Jāņiem neaizbraucu uz Berlīni. Jā. Kaut kāds saproti, ka tu šmigo, tad tu saproti, ka tu nevari braukt. Kad tu vēl kaut ko stiprāku iešķims, tad tev liekas, ka tu esi skaidrā un tu visu vari darīt. Saproti, tas ir viss šausmīgākais. Tas ir kaut kas. Labi, ejam tālāk. Tad ir īkšķīši. Čau, Janka, skatoties tavu raidījumu, pamēģināt 10. oktobrī būs gads kā skaidrā. Dzinters, jo. Dzinter, tu zini, kāda fiška mums ir obligāti torte jāēd. Dvacāriņu lūdzu man ieskaitīt kontā, un es tev aizsūtu basjasī krūzīti. Šitā nav basjasī krūzīti. Un mēs normāli atzīmējam tavu gadiņu. Bet, ja tev nesanāk, neņem galvā, es tikai tā esmu iedomājies. Jo ir jau vairāki cilvēki, kuri ir, cik rozā, es pat izdzēru ceļakāju, jo jums nevarēšu pateikt, un cits ieskaitāt sietiņu, cits neko, tas nav tik būtiski. Ejam tālāk, Dzinter, man tāds prieks ir par tevīm, bet tu redzēsi, saproti, gads tas ir tāds, nu, paskaties, lūdzu, basjasī meiteni, ābolkūka un mazais vīniņš, te ir tāda kafēnīca, tur tādi mazie vīniņi, viņi saka, baigi garšīgs. Tā. Tur, tā sievietes nojauc visu, ko vien var. Tur, ka brauciet iekšā, tad tāds ir kā kulinārija, kā kaut kas tam līdzīgs. Noteikti nopērk, ka tur biezpienu maize un mazā pudelīte vīns. Sieviņa saka, tur izcili garšīgs kā reiz viņa paņem, jo kinzā tur piečuksā, tur 2,50. Nec kā vajag ekonomēt, mācīties. Tā, tas tā priecē, Dzinter, tu esi vienkārši šitāds džeks. Saproti, kāds tev ir mērķis? Gadu nedzert, 2 gadus nedzert vai pamēģināt gadu nedzert. Tas jau arī ir kā gumija. Saproti, ja tev gadu es esmu izturējis, tagad tās var dzert. Saproti, man tā liekas, šitās pauzes visas arī tādas. Bet saproti, vai tu, kā tev ir dzīvot, vai ne? Moška, varbūt arī, kad nevajag vairāk dzert. Saproti, kā ir. Jo īstenībā, kā atsāksi, pēc tam ir daudz grūtāk, tā liekas. Es esmu daudz cilvēku zinājis, kas
kas ir laika posmu nedzēruši, vai ne, viņi atsāk, gads pat nav, gads nav tāds rādītājs, gads tur var padzert, vai ne, ir tādi, kas ilgāk, kaut kādu 2-3 gadi nedzer, vai tā kā man tad bija tas cilvēciņš, kas aizgāja, vai ne, viņš 7 gadi nedzēra, pēc tam 8 gadi. Vienkārši plostoja, tur ir īstā kaķene, jo tu garāk velc, jo tālāk lido, saproti. Un man jau arī tas pats bija, es arī 7 gadi nedzēru, un pēc tam domāju, ka es esmu iemācījies dzert. Herā nebiju iemācījies. Tā kā, varbūt tās, jo saproti, tagad gads tev tāpat ir tāda trūkuma sajūta, tāda, zini, tāda kā, tu neiet, jūties kā apdalīts, saproti, bez alkohola liekas, varbūt bišķiņa jautrība pietrūks tā kaifa sajūtiņa. Saproti, man ir pagājuši 6,5 gadi, 6 gadi, ko es te pa 6,5 gadi un 2 mēneši, vai ne? Un daudz foršāk, daudz, saproti, ir tāds, es jau saprotu, kā cilvēki vispār dzīvo, viņi nedzer, un visi tāpatās pa dzīvi priecājās, vai ne? Tā tev liekas, ka varbūt tev tā dzīvē nav prieka, vai ne? Tu tagad liekas, redzēsi 3 gadiņi paies, tu jau pavisam tāds jau stabilāks paliec, saproti, tu sāks kaifot no dzīves, saproti, citi arī baigi tiktu, kā te arī 3. mēnesi nedzeru, saka, ka kaifs, kad kaifs ir nedzert. Kur te kāds kaifs ir? Nē, tu to kaifu neizbaudi, tā liekas, tu patiešām gandrīz, es domāju, ka 3 mēneši tas ir, kā es saku, vienmēr lūzuma punkts, vai ne, un tu vispār pat tā arī liekas, kā cilvēki saka, neko jau viņi nemelo, saproti, draugi atgriezušies, it kā tev nav pat ko darīt, bet tu atrodi, ko darīt. Tu saproti, tā kā Džeks te arī nopircis mocīti, visu, saproti, pilnveido sevi, nevajag tev sēdēt tu pie televizoru mājās un kaut ko, ko es tagad darīšu? Kaut ko ieslēdz smadzeni, uztaisi sev mērķi, vai ne, ko tu gribi? Es to izdarīšu. Tagad tas mans Jurīts, apsties viņš Fords nopirks, tagad tās Voyagerīts jau uztaisīts un visu panelīti ielicis iekšā, es viņu tāpat piespiedīšu te, pa biškam es viņu izkratīšu uz pārunām. Tagad jau viņš dārzā, saproti, jau tur izlīdzinājis zemi, viņš tur kaut kādu mājiņu domā uzlikt, saproti, tas arī tā ieciklēties, tagad man vajag visu, tas arī nevajag sadedzināt, tā pa biškam, es jau arī, saproti, bišķiņ pa daudz te sārdījos, pa vasaru ar visiem saviem projektiem, es jau pilnīgi jūtu, ka es bišķiņ jūdzos nost, vai ne, bet īstenībā labi, ka ir ziema, kas piebremzē, vai ne, salikšu tā visu pa vietiņām, man tie projektiņi visi tagad ir liekas tā kā viss tā kā vajadzīgs, vai ne? 10. oktobris, jāatcerās. Dzintar, es tikai pa to, tikai pa šito. Ik pa brīžam jāiekož. Lūdzu, ik pa brīžam jāiekož. Ko es esmu atbildējis viņam? Cik dienas un kādas devas. Protams, tas viss atkarīgs. Ja tu 1 dienu vai iekot 2 dienas, tad 3 diennieks pilnīgi pie dirsus nodot dzīvot tālāk. Es pa tādiem alkašiem runāju kā mani, bet tas arī nav kaivs, ka tu 5 dienas strādā, lai tu 5 dienas vakarā piešmorētos 6 dienu, un tā no nedēļas, tu to 5 dienu gaidi, tas arī ir murks, saproti. Labi, tu turi sevi rokās, tev nav te 2-3 nedēļas, vai ne? Vai katru vakaru 0,5, 0,7, naher tas nav vajadzīgs. Tā, lai atmestu, tas ir viss ar kaut ko jāizvieto, dzer visi, pat zīdaiņi, tikai jautājums ko, ūdeni, apzināti sevi, atrast interesi, kas aizvieto alkoholu. Es jau redzēju, visu šito izrunāju tieši pirms pēdējā komentāra, vai ne, es pat neesmu sirsniņu ielicis. Arī Jānis, mans Džeks, tieši to pašu tekstu runā, ko es, protams, tieši tā jāatrod interesi, bet ir baigi daudz iet ar sportu nodarbojās, baigi daudz arī makšķerēšana, visu kaut ko. Tā ir 1001 idejas, saproti, nokosties tas arī tā. Vakar biju tieši es ballītē, vai ne, tur aizbraucu, man tāds viens YouTubes draugs, invalīds puisīts, vai ne, un
viņš vienkārši, tādā starā, es braucu, viņš pie vārtiem gaida mani. Es nevaru, es ieraudzīju, man godvārds, es arī tāds vaiš uz nerviem, vai asaras acīs, vai ne, un viņš pat, saprot, to disko busu redzot, viņš sāka pat, saproti, trīcēt no laimes, un saproti, es domāju, ārprāts, tā iedomājies kaut kā tā pasūti, un man tur nesanāca, bet, tas ir, es pat sev to nevarētu piedot, ja es tā neaizbrauku, saprot, es vēl tādu ieliku tiktu kā tādu vidosiku, tur, vienkārši, tik sirsnīgi un tam līdzīgi. Tur bija tāda kompānija, viņam bija dzimšanas diena, un Džekam arī, viņam bija, kopā viņam sanāca 61 gads, 16 puikam, tur Džekam bija 45-nieks, vai ne? Un tad arī, tāds, vēl tur, vēl visa dzīve tieši priekšā. Un saproti, man kaut kā, 38, ieceklējās 38, kā man, kaut kāds, man jau 40 pāri, cik tev gadu? 38. Tā kāda 38, man jau 53, saproti? Un 45, saproti? Tas būs moments, tev paltos, un tev tas laiks sāk skriet tā, saproti, es nezinu, kāpēc, jo tu vecāks paliec, jo viņš vienkārši tas, tagad viss saka, kad pirmdiena un jau piekdiena un visiem skrien, saproti, bet tā liekas vēl, kad tik daudz, bet tas laiks tā iet, un saproti, un ja tu vēl viņu tā baigi šķidrini, šmigā un nokot, saproti, tas ir tāds, saproti, ja tā, pa kaifiņu, neko nesaku, bet ja tā tīri, kaut kādā bezfilmā kaut kur tur, nerad viens no draugiem, bet ja viņš sēž mājās un kvasku taisa, viņam visa dzīve, un saproti, viņš uzskata, ka tas ir pareizi. Priekš kam? Man to vajag? Man nevajag. Man viss kārtībā. Es nezinu, un ko tu vari pateikt, vai tas ir kārtībā, vai nav kārtībā. Es nezinu. Saprotu, katrs mēs izvēlamies, kā un ko dzīvot. Es vienkārši, es nemācēju tā dzīvot, ja es tā varbūt varētu pa piekdienām, sestdienām, svētdienām, mēs neko neteiktu, nedarītu, bet man smagie varianti vienmēr kaut kā tā beidzās iziet un nevajag man smagos variantus. Dzīve ir skaista, citi domā tā, kad dzīve, nahir man šitā šausmīgā dzīve ir vainīga. Bet tu pats to dzīvi savu taisi šausmīgu, saproti, cits dzīvo ar šausmīgu sievu, šausmīgu to. Tā kā aiziet projām, pamēģini viens padzīvot, saproti, nav nekāda problēmiņa. Saproti, es tāpat uzskatu, ka mūsu dienās, ja tu vienalga ko, tu savu štucku tu vari nopelnīt, vai ne? Paļubās tu kaut kādu platību, kur dzīvot, pa 300 arī vari atrast, saproti. Un visu var kaut kā sakārtot un izdarīt, un kaut ko pamaini, nevajag sevi mocīt. Saproti, tāpat arī šausmīgā sieva, kas tev liekas, vai ne? Ja tu kaut kādu brīdi nepadzer, tur arī var viss daudz mainīties. Ja nemainās, tad tu jau sāc savus noteikumus stādīt. Kamēr tu kvasīt, tu savus noteikumus nekādus nevar uzstādīt, saproti? Tur ir viss dzīvē radikāli mainās, vai ne? Un vienkārši, saproti, nafig man šitā šausmīgā dzīve ir vajadzīga. Tas ir atsevišķa tēmiņa. Davai mēs ar šito arī beigsim. Es tāpatās iešu vēl Kinzā, kaut ko apēdīšu, parādīšu jums kaut ko vēl Kinzā un tad beigšu. Kāds multivans. Tas Džeks man liekas, ka Kinzā strādā. T4. Mimino dziesma Čita Margarita. Kinza House. Tikai šmiga ēst šodien nav. Blakus čeburekas, ja nu saku, davai čebureku labāk. Tā kam ka šeit, apsties kāds čebureks. Zupiņa ar tāda uzīmēts baigi smuki. Oficiāli sapratu, tā kā filmā Fizrukā, zini, šitais dakters, kur bija baigi līdzīgais.
Ai, nekāda vaina, bet daudzi saka, ka te ļoti garšīgi tie čebureki. Tā jau redzēs. Es viņam saku, tur bija ribiņas klāt vai kaut kas. Viņš saka, kas? Es saku, viņš laikam to zīmēju pats nav redzējis. Barmatros, kaut kāda virtuve terase. Neko jau. Lielops vēl līdzi. Es saku, mums nebija līdzi lielops. Nekas bonusā. Es saku, nevajag mums bonus. Klausies, zupiņa ļoti laba. Šitie tādi, gribētos lielākus, ar mērcīti, mīkstākus un tādi, bet silti, forši. Bet zupa ļoti laba. Tāds kā harčo jābūt. Čepureks kā čepureks. Nav gan. Ir garšīgāks. Man ir šitās. Ir labs. Kinzā kaut kam dzimšanas dienu svin mūzīku spēlē. Mēs uz Harikiem. Mans viedoklis labāk desmitnieku samaksāt dārgāk un aiziet uz Kinzu tur. Protams, tur jau var izpausties arī uz visiem 30 dārgāk, bet bez fanātisma. Nekāda vaina nebija. Ja čebureki garšo. Bet liela starpība no rumbulas čeburekiem nekāda neredz. Man tā liekas, 1:1. Ir grauzdiņus visus apēdam. Veselīgās svētdienas vakariņas. Ja čebureku kārojās, tad droši. Īstenībā viņš ne tā saprata vienu līdzi uztaisīja, bet naudu neņēma. 22,50 bija, es tāpat 25 iedevu, bet viens vēl bonusā tā kaut kā sanāca. Bet viņš saka, kā? Es saku, normāli, garšīgi. Neatļaujies pateikt. Tā viss bija labi, viņš savādāks nevarēja būt uz čebureks. Bet, es saku, desmitnieciņš plusā ieiet Kinzā, tas būs laikam daudz prātīgāk un tāda jūras sajūta būs. Un Volkswagens T4. Kaut kā šitāds man ir tas basjasī raidījums, lai jūra šauc un paši mēs šalcam. Visu labu.